14. jūnijas. Tautas sēru diena. 1941. gadā mazākais 15,000 latviešu izved trimdā nomocīja. Tāpēc uzaicinu nomocītos, represētos, morāli un fiziski cietušos šodien, šajā dienā, izlaiduma dienā, godināt ar klusumu brīdi pieceļoties. Mīļi gaidīti ciemiņi, tuvus un tālus ceļus mērojuši. Šeit ir dažādi viesi, gan skolai, gan izlaidumu klasei, bet man gribētos sākt šo izlaidumu ar pateicību vienam cilvēkam, kurš ir mērojis vistālāko ceļu šodien, kurš skolai ir no Kanādas sūtījis gan kopējo mašīnu, gan pārtiku, gan drēbes, gan burtnīcas, gan zīmuļus, pildspalvas, dzēžgumijas, papīru skolēniem un skolotājiem. Un nav bijis neviens gads, kad vairākas reizes uz šejienu neatceļot humānā palīdzību no Kanādas. Un es gribu pateikties par šo sārto rozi arī represētajiem tajos tālajos 2. pasaules kara gados Werneram Cinim. Pār skolas dienām pārinām, pār skolas gadiem pārinām, un es kā ceļinieks, šeit stāvu šajā krastā. Es esmu ticējis, ka Antiņš uzkāpīs tikko kalnā, ka vējus sprīdītis spēj tomēr savaldīt, ka visas brūces dzēš un sadziedē tā roka, kas dzimtās zemes brūklenāju uzkrīt. Šodien skolā ir tāds savādāks, tāds īpašāks brīdis, svinīgāks brīdis kā parasti, jo no savas pirmās skolas šodien atvadās 16. 9. klases absolventi, un es iepazīstināšu jūs visus ar viņiem. Kristīnīte, Aija, Ita, Inta, Inita, Kristīne, Ilzīte, un šeit sēž mani prašie puiši. Gins, Ģirds, Mārtiņš, Kaspars, Dainis, Gatis, Agnes un Egils. Rakstot un runājot, es meklēju spilgtākos vārdus, lai tēlotu šodienas krāsas. Bet mani vislabākie vārdi tiek ierakstīti manu bērnu soļos, acīs un valodā. Cik viņos dailes un cik viņos drosmes, ko viņi žēlo, ko viņi saprot un cienīt, kam pasniedz roku, kam tiks un ko iemīl. Un lai bērni prastu žēlot, mīlēt, palīdzēt īstajā brīdī tam, kuram tas visvairāk vajadzīgs, to, protams, māca vecāki. Tāpēc absolventi šodien viņiem tik svinīgu dienu sakot, viņi vēlas savu vislielāko pateicību pateikt jums, vecākiem.
spēks un vērtības, apziņa. Tā ir bēdība ar tās gaišajiem mirkļiem, ar mājām. Tas var būt pagalms, apli, klēts, varbūt arī loks, pa kuru pirmo reizi pasauli ieraudzīt. Grīdas dēļ, uz kuriem pirmais solis spērts. Durvju rokturis, kas tikai paaugot aizsniegt. Tās var būt lietas, ko apvier māmiņas rūpes, kā uzvilkta mūža pulksteņa tīkšķi, tik ierasti kā paša sirds pulksti. Tie var būt māmiņas sejas vaipsti, pirmais maks, sastrādātās rokas, mīlošās acis, smaids, balss. Tas var būt kopā ar māmiņu pirmo reizi sadzirdētais darbības pulkojies, agrā rīta stundā, krastas mirdzums un saules siltums. Klusi dziedātā šūpļa dziesmī. Katrā sirdī viņa pateicība savai māmiņai. Katrs domās, mēs vēlam visgaišāko savai māmiņai. Paldies, mana māma! Mans bērns ar tīrām rokām ņem maizes riecienu un ēd. Mīklas ieraugā agrās rīta stundas, negulētās naktis, asaru sājums, saules siltums un labo domu kopums, vēja stiprums. Līdzās jūsu vecāku dotajam riecienam dzīvei ceļa maizi jums devuši līdz arī skolotāji. Jūs jau 6 gadu vecumā mācījāties šajā skolā vilkt pirmās nepaklausīgās svītriņas.
Mūsu vārpiņus jums grib vēlēt, lai jūs esat tik vienkārši tālākajā dzīvē kā vārpiņus, tik vajadzīgi kādam kā vārpiņus un tik izturīgi kā šīs runas vārpiņus. Es jums neesmu pirmā plāna aktrise, ko prominēju, es esmu otrā plāna aktrise, un tomēr mums bija veseli 3 gadi, ko mēs pavadījām kopā. Un teikšu atklāti, skatoties tagad uz jums tādiem brašiem, skaistiem, sapucētiem, man tomēr jūs patikāt, kad jūs bijāt maziņāki, netik glauni sapucēti, tādi biklāki, tādi mīļāki. Skolas ceļš, baltais ceļš, gaismas ceļš. Sauc un aicina atgriezties izejas punktā, skolā. Reizē tas ir bērnības, jaunības, mīlestības ceļš. Jā, arī atmiņu. Jo nu ir brīdis pārdomām par to, kas skolas gados iegūts, kas iecerēts, kā ieceres ar sapņiem un īstenību savijušies. Vai atmiņās par skolu paliks tikai baltais un saulainais? Vai ar sirds siltumu var sacīt, ka mana skola ir pati gaišākā, labākā, mīļākā? Zinību ceļš, protams, kā tad bez tā? Un šovakar visi šie ceļi ir savijušies neatšķitināmā kamolā un atveduši uz skolu. Šī vakara stundas ir piepildījumi un gandarījuma mirklis skolotājiem. Kalnā mana skola stāv pašā kalna galā, bet, ja kāpiens licies stāvs, vieglāk soļot tālāk. Skolas taka līdzi dos zaļa spēka zaru, jā ar kalnu sastopos, lai to pieveikt varu. Kalnā mana skola stāv pašā kalna galā, bet, ja kāpiens licies stāvs, labi soļot tālāk. Savai skolai novēlu, lai tā paliktu vēl skaistāk nekā tā ir tagad, kaut arī tagad arī tā ir skaista. Tā ir vieta, kurā pavadīju savas dzīves jaukākos mirkļus.
Ar saviem klases biedriem es esmu pazīstama jau sen. Mazajās klasēs mēs bijām vislielākā klase. Šī skolā bija interesanti. Mēs esam diezgan saticīgi, daudz nekašķējamies. Kad mēs pabeigsim skolu, es ceru, ka klases biedri nepaliks lepni un neaizmirsīs savus agrākos klases biedrus. Es lepojos ar to, kā mācos Oskara Kalpa pamatskolā. Atcerēšos arī basketbola kausa izcīņu par godu Oskaram Kalpakam. Savai skolai es novēlu, lai tā būtu sakoptāka kā līdz šim, lai saglabātos tradīcijas, lai nākošās paudzes mūsu skolas vārdu turētu godā. Apsveicinu! Ilzīte atceras, dzimusi esmu Saldū, bet pēc tam visu laiku līdz 9. klases beigšanai esmu nodzīvojusi Rudbāržos. Varbūt tāpēc man viss te tik tuvs un pazīstams. Ļoti priecājos, ka mācījos tieši šajā klasē, jo mūsu klases kolektīvs visā visumā bija draudzīgs. Protams, dažreiz arī sastrīdējamies, gan nopietni, gan nenopietni. Pa šiem gadiem ļoti ir mainījies mūsu klases skolēnu skaits. No sākuma bijām 28, bet beidzot 9. klasi jāvairs tikai 16. Vispilgtāk atmiņā palikuši Oskaram Kalpakam veltītie pasākumi. Pie mums skolā katru gadu viesojas dažādi populāri cilvēki. Esam tikušies gan ar Evaldu Valteru, gan ar Rudolfu Klēpi, gan arī ar citiem Latvijā pazīstamiem cilvēkiem. Man ļoti patika tas, ka mūsu skolā ir datori, un pateicoties tiem mēs varam izdot savu skolas avīzi. Pēc daudziem gadiem būtu interesanti atbraukt uz Rudbāržiem. Atmiņā noteikti attaustu daudz bērnības piedzīvojumu. Rudbārži man paliks labā atmiņā uz visu mūžu. Lūdzu, Ilzīte. Inta atceras, mūsu klasē ir bijušas 3 skolotājas. Pirmā skolotāja bija Daina Vēriniece. Viņa bija ļoti stingra. No 2. klases līdz 4. klasē mūsu audzināja skolotāja Austra Osvalda. Pie šīs skolotājas mums bija mazliet brīvība. Skolotāja Osvalda mums mācīja tautiskās dejas. Ar viņu arī esam gājuši dažādos pārgājienos. 3. audzinātāja bija un vēl ir Maija Muižerāja. Šī skolotāja mūs veda interesantos pārgājienos. Skolotāja Muižerāja ir ļoti stingra skolotāja. Viņa ļoti uztraucas par mums. Man būtu interesanti pēc daudziem gadiem satikt savus klases biedrus. Būtu aizraujoši parunāt ar viņiem par laiku pēc skolas beigšanas. Mēs noteikti visi paliksim labi draugi, ar kuriem kopā var atcerēties skolas gadus.
Bērnu dārzā Saulīte. Bērnu dārzā man diezgan labi patika, bet bija arī brīži, kuri man nepatika. Vēlāk izveidojās ļoti labas attiecības ar skolotājiem. Ar skolotājiem varēja aprunāties kā vīrs ar vīru. Vienīgais, kas man pietrūks aizejot uz citu skolu, būs skolotāji. Tā kā šī skola man ir pirmā, tad tā arī bija vislabākā. Kristīnīte. Esmu dzimusi 26. septembrī. Mamma stāstīja, ka esot bijusi ļoti jauka un silta rudenīga diena. Ar saviem klases biedriem 9 gadus pavadot kopā, dažreiz likās, ka esam brāļi un māsas. Pateicos saviem klases biedriem. Saku paldies saviem skolotājiem. Viss bija ļoti jauki. Man tas viss paliks ilgi atmiņā. Apsver šādas lietas. Bērnu dārza laikos mani ļoti saistīja bērnu iesauktā graviņa, kur viss likās tik plašs un liels. Pat mazais strautiņš manā skatījumā likās kā upe, kas apskalo milzīgu akmeni. Bērnībā graviņa bija mana mīļākā vieta, kur viss notika. Es to pat varētu nosaukt par uguns, ūdens un krūmu ieleju. Mana tagad lielākā vēlēšanās ir lidot ar vecu Boeingu, kas spēj nosēsties ūdenī. Es gribētu apskatīt pasauli no augšas kā putns. Runājot par to, kur es gribētu dzīvot, tā varētu būt kāda eksotiska zeme, bet atgriezties, protams, tikai Rudbāžos, vai ne? Egīlis. Es esmu parasts mirstīgais un esmu vienīgais tāds. Kad man bija 6 gadi, es sāku mācīties Rudbāržu pamatskolā. Mana pirmā klases audzinātāja bija Daina Vērniece. 2. klasē mūsu klases audzinātāja bija skolotāja Osvalde. Viņa man bieži dāvināja ķemmi. Tad, kad man bija 8 gadi, es sāku mācīties Kuldīgas sporta skolā. Tur man mācīja spēlēt volejbolu. Skolai es novēlu ilgu pastāvēšanu.
Mani sauc Dainis. Savas pirmās skolas gaitas uzsāku bērnu dārzā Saulīte. Tur es iepazinos ar saviem klases biedriem. Daudzi no tiem ir gājuši, daudzi nākuši. Pirmā skolas diena bija 1. septembris. Tā dienā mums pasniedz ābeces. Mani klases biedri ir ļoti dažādi. Cits ir kluss, cits skaļš. Kopā mēs esam laba klase. Šī skola man ļoti patīk, jo tā ir sena celtne un pie tās atrodas parks, kuru mēs katru gadu tīrām. Gins ir rakstījis šādas lietas. Esmu dzimis 23. jūnijā, tieši pa Jāņiem. Parasti mani sauc par Tombi. Mazotnē bija riktīgs tuntulītis, īstiem matiņiem, apaļiem vaidziņiem un brūnām ačelēm. Vēl mās būdams daudz zīmēju. Pareizāk sakot, nosmērēju ar zīmuļiem, krītiņiem un krāsām skapjus, plauktus, palodzes un mantu kastes. Šodien man liekas, ka esmu piedzimis ar zīmuļiem rokās. Pirmais mācību gads likās kā vesela mūžība, sevišķi tās dienas, kad bija jāiet pie zobārsta. No tā es laidos pa gabalu. Esiet jautri un raugieties uz dzīvi pozitīvi, jo dzīve ir skaista. Sauc Aija. Es mācos foršā skolā. Man ir forši klases biedri un forši skolotāji. Klasē gandrīz visi mēs esam kopā gājuši bērnu dārzā. Man vislabāk palicis atmiņā tās brīdis, kad mēs visi tikai īsās biksīties ģērbušies un ar saules brillēm uz acīm soļojām apkārt palmu saulītē. Šokēja man tas brīdis, kad atklāju, ka bērnu dārza toaletē zēni pa lodziņu lūrēja, ko mēs darām. Atceros, ka es pirmajā klasītē špikoju no blakus sēdošās meitenes un skolotāja vērnietis man par to sarāvais bizes. Atceros, ka skolotāja Osvaldi katram skolēnam viņa vārda un dzimšanas dienā kaut ko uzdāvināja. Tas viss bija mīļi un jauki. Esam palikuši tikai 16. Tomēr visi esam draudzīgi, kopīgi apspriežam notikumus, pārgājienus un ekskursijas. No vispār forša klase. Visvairāk patīk tās stundas, kurās mums ar skolotājiem ir kopīga valoda. Var aprunāties, pajokoties. Pat nevar iedomāties, kā es citā skolā bez visa šī varēšu iztikt. Gribētos jau visus paņemt sev līdzi, bet nevar. Man pietrūks klases biedru, pietrūks nosalušā deguna geogrāfijas stundās, pietrūks skolotāju un pietrūks pirmās skolas manā mūžā. Šo manas dzīves posmu es neaizmirsīšu nekad.
9. klasē ieradās 1. aprīlī, kā tāds 1. aprīļa joks, un ir nomācījies ar mums kopā 2 mēnešus, bet Kaspars ir kārtīgs puisis, un mēs viņu esam pieņēmuši savā kolektīvā, un ļoti žēl, Kaspar, ka tik maz iznāks ar tevi kopā pabūt. Kaspars ir dzimis Piltenē, tad mēs pārcēlāmies dzīvot uz Rudbāržiem un sāku mācīties Krunas 1. vidusskolā. Kādu dienu es sapratu, ka man ļoti labi padodas matemātika. 2 mēnešus pirms skolas beigšanas sāku mācīties Rudbāržu pamatskolā. Man liekas, ka Rudbāržu skolā ir ļoti labi skolotāji, jo viņi man ļoti palīdz. Vai tev citā skolā arī skolotāji palīdzēja? Kaspar, lūdzu. Vecāki, skolotāji un viesi. Atļaujiet man Rudbāržu pagasta padomes vārdā sveikt jūs visus šajā jaukajā, skaistajā svētku dienā. Klausoties skolotājs Muižarājas lasītos fragmentus no jūsu sacerējumiem, bija ļoti patīkami dzirdēt, ka jūs mīlat savu skolu, ka jums patīk skola, un ne tikai skola, bet arī Rudbārža. Un tāpēc es gribu jums novēlēt, ejiet, mācieties, atrodat sev īstāko profesiju, izglītojieties, bet es gribētu cerēt, ka jūs atgriezīsieties savā pagastā, ja varētu ticēt fragmentiem no sacerējumiem. Savukārt, no savas puses, es gribu solīt, ka es darīšu visu, lai jums patiktu atgriezties savā pagastā. Cienījamie vecāki, jums un arī man kā vecākam būs jādara daudz, lai mūsu bērni tālāk varētu izglītoties, lai viņi atrastu savu vietu dzīvē. Tas nebūs viegli, bet tas vienkārši ir jādara, jo mēs esam izvēlējušies būt vecāki, un mums ir jāspēj saprast savus bērnus, palīdziet viņiem tad, kad viņiem ir grūti, jo tad, kad ir viegli, tad viņi paši tiks galā. Cienījamie skolotāji, gribas pateikties visiem par jūsu ieguldīto darbu un varbūt visvairāk audzinātājiem, kuri ir audzinājuši visus šos gadus, tieši absolventu klases skolotāju vērniecei. Skolotāju Osvaldu. Skolotājiem Muižarājai. Skolotāji ir tiešām ieguldījuši lielu darbu, un man ļoti patika Austriņu tavu uzstāšanās, kad bērniem bija jāatmina, kas viņiem bijis ir par tēvu 1. septembrī, un arī Maiju tavu jaukie vārdi absolventiem. Paldies visiem, un es ceru, ka arī būs ļoti, ļoti priecīgs jums šīs izlaiduma svinības. Paldies! Nemās ir nebeidzām zēnas mērījus, jo zēni katru nedēļu gājuši mērīties un bijuši ļoti priecīgi, ka par centimetru atkal esot garāk, bet vai tā bija vai nebija, bet paldies viņai par to, ka viņām puiši iztiepus tik garāk. Vēl absolventi gribētu pateikties Jolantai. Par to, ka skolas apkārt vienmēr tā tīra un sakopa. Vēl gribētu pateikt paldies apkopējām Andrai un Lindai. Varētu mums lūdzu. Ļoti garš
No 10 vakarā līdz 4 no rīta ballēties par brīvu. Tātad liels paldies jums par to. Mums ir jūtības viņiem asīti ir klasīgi palaist dzīvē. Jā. Un direktori ar vēl viens klases palaišanas. Es gribētu teikt audzinātājai paldies par viņas ieguldīto darbu, jo klase gājas ir ļoti smagi. Un ja mēs runājam šodien par represēto dienu, tad man ļoti žēl, jo daudziem no tiem bērniem es arī esmu dzīvojis līdzi, ne tikai saviem, bet arī pārējiem. Viņu vecākiem dzīvojis līdzi. Un patiešām ļoti žēl, ka šie bērni, jau izejot no skolas, ir psiholoģiski represēti. Psiholoģiski viņi jau ir bijuši represēti no skolotājiem, kuriem ir pat psihologa grāds. Un ļoti man žēl to bērnu, žēl viņu vecāku. Bet gribētos teikt, neuztraucieties. Dzīvē jūs satiksiet ļoti daudz labus, atsaucīgus, saprotošus, izpalīdzīgus cilvēkus. Šī vasara skaidrs jums paies darbā. Jums būs vēl grūti un daudz jāstrādā, jo jums ir patiešām šodien ropi daudziem izglītībā. Un arī tie, kas šodien eksāmenis ir nolikuši uz apmierinoši, arī jums visu vasaru, lai jūs varētu nākošajās skolās turpināt mācīties, ir jāstrādā ar tām izzināšanām, kas jums patreiz jūs pirmo gadu mocīsieties. Tādēļ es novēlu, mīļie vecāki, ja jums ir tādu iespēju, meklējiet cilvēks, kas mācīs sagatavos nākošai skolai jūsu bērnus. Jo ar šīm zināšanām ir man personīgā pieredze, ir man pieredze no pazīstamiem, ka viņi ir nulles. Tādēļ lūdzu, palīdziet saviem bērniem, jo viņi tālāk nav spējīgi patreiz mācīties. Bet māja par jums Kristīni, Dagni un visus pārējos, kas saņēma pirmo izglītības dokumentu. Tāpat gribu sveikt visus vecākus, visus skolotājus. Bet gribu teikt, neapstājieties, ejiet tālāk zināšanas gūt, jo šodien vajadzīgs ir gudrs, zinošs cilvēks. Un vienalga, kādu jūs izvēlēsiet ceļu, kā lai gūtu, smeltu sev zināšanas. Vienmēr bagātiniet sevi, lai pēc tam varētu dot to citiem. Un dzīve rit ātri, tāpēc nedomājiet, kad laika ir gana, bet dzīvojiet katru stundu, katru dienu tā, it kā jums tā būtu tikai vienīgā. Un jūs ziniet, ka viss skaistais ir no saules, bet viss labais no cilvēka. Un tāpēc mans vēlējums ir, lai šā labā veidotāji būtu jūs. Un atcerieties, ticiet un ziniet, ka tavas saknes ir tavā zemē, bet tavas pēdas Tēva zemē. Un skolotājai paldies par mīlestību, ko sauc par zināšanām. Pāriet pār šo laiku. Neraudi, jo slapjas laikas ir slidenas laikas. Netiksi, kā otrs krasts pats panāks pretēji. Neceri, kā tu kaut kur tiksi, netikdams otrajā krastā. Otras krastā tie ir jūsu nākotnes nodomi. Sasniedziet otru krastu. Un vēl ir tāds teiciens,
ka tie kuģi, kuriem nav kopīgas ostas, tie kuģi nesatiecas. Bet jums ir kopīga osta. Jums ir kopīga osta, tā ir skola. Jums ir kopīgs kapteinis, tas ir direktors. Un jums ir kopīgs stūrmaņi, tie esam mēs skolotāji. Un tāpēc es ceru, ka visi kopā mēs kādreiz vēl satiksimies. Lai jums labi veicas. Thank you.